Ir piektdienas vakars. Tu atnāc mājās no smagas darba dienas, bet beidzot priekšā ir brīvdienas un varēs relaksēties. Tev iezvanās telefons, tie ir tavi draugi. Varbūt šovakarā iet tusēt? Nē, es palikšu mājās. Tu uzvelc savus mīļākās pidžambikses, vieglās solī dodies uz virtuvi, uzsmērē savus mīļākās desmaizītes. Garšo vienkārši brīnišķīgi. Tu iekārtojies ērtāk savā gultā. Šis būs perfekts vakars tu nodomā. Paskatīšos YouTube video, nedaudz panašķēšos, kas gan varētu noiet greizi. Сука, я пимби, блядь! Sup, party people! Es biju pie friziera. Es prasīju, lai man nodzena Džordžu Klūniju, bet tā vietā sanāca kaut kāds tas čalīts no tu jau zini visa valsts pret mani klipa. Ok. Tātad, šīs dienas videoklips ir, man liekas, par visiem ļoti labi zinām cilvēku. Viņš ir piedalījies ugunsgrēkā un viņam ir pliks pauris. Iespējams, jūs jau nojaušat, par ko es runāju. Tātad, es domāju, visi kopā davai bļaujam viņa vārdu uz 1, 2, 3, tas ir Uldons TV. Diezgan disappointing dzirdēt viņu vārdu. Tā skaļi pasakas ar to pamanīju. Uldons TV streamers, kas veido, apšaubāms kvalitātes saturu. Ja man ir jāizveido tāds Latvijas plikpauru tier lists, tad pašā augšā S-tierā mums noteikti ir Girts Česteris, vienu zemāk ir Lauris Dzelzītis, un tad pašā apakšā mums ir Vaļu Kakas, un zem tām ir Uldons TV. Viņa stream vienkārši balstās uz to, ka viņš dara stulbas un bērnišķīgas lietas, un cilvēki viņam par to met naudu. Principā tas pats, kas OnlyFans. Cilvēki vienkārši maksā par to, ko tu internetā var redzēt pavelti. Reāli, ja tu internetā ierakstītu, cilvēks dara stulbas un bērnišķīgas lietas, tu no tiem video saņemtu vienkārši tādu pašu enerģiju atpakaļ kā no Uldons TV streamiem. Un tu man noteikti tagad prasi, kas ir tās stulbās un bērnišķīgās lietas, ko Uldons dara? Un tā es tev atbildētu, puiss, neuztraucies. Tu esi ieradies pie īstā cilvēka. Ok, pirmais, par ko parunāsim, ir ziedojumi. Streameri var atbalstīt ziedot viņam naudu, bet tā nekad nav galvenā streama sastāvdaļa. Piemēram, ja tu pastāsti kādu citu streamu, streameris saņem 5 eiro, viņš šāds paskatās, paldies tev, un turpina darīt to, ko viņš dara. Izņemot Uldons TV. Uldons streami balstās tikai uz to, lai viņam ziedo naudu. Jo kas ir Uldons streami? Viņam nav nekas tāds, kas viņu baigi izcelt. Viņš vienkārši tur sēž un gaida, kad viņam kāds noziedo naudu, un tik līdz tas notiek. Tad sākās īstais action. Piemēram, viņš tur sāks bļaut, uzlikt kaut kādus skaņu efektus, sāks seksualizēti dejot, kas ir ļoti dīvaini. Tas ir viss tikai tāpēc, lai tu ziedotu vēl. Es noziedoju 5 eiro, viņš sāk tverkot. Kas notiks, ka es noziedošu 15 eiro? Sexy and I know it. Viņš vienkārši saka pīst gaisu. Ok, prieks uzzināt. Viņa streamos principā tu esi redzams tikai tad, kad tu viņam ziedo naudu, kad tu viņam dod labumu. Un viss, ko tu no šī darījuma saņem apakaļ, ir sirsniņas čatiņā un viskaitinošāko skaņas efektu pasaulē. Prosta nav labi. Sirsniņas čātiņā. Un tu noteikti atkal jautā, what the fuck? Kāpēc es šito pirms tam neesmu redzējis? Un šeit, dāmas un kungi, mēs nonākam pie video otrās daļas. Uldons gudri dara. Viņa streams nevar patikt atpakaļ, un viņus nevar redzēt atkārtojumā. Principā viss, kas notiek tajā brīdī, pēc sekundes jau ir pazudis, un tas noteikti Uldonam liek domāt, ka viņš var darīt un teikt visu, ko viņš grib. Un savienojot šo funkciju ar naudas ziedošanu, mums nāk ārā šādi klipi. Tiki jaunieši un pusmūžas sievietes. Lai izdevies šis streams, lūdzu vienu šluku uz manu veselību dzimtenē bija. Vēl vienreiz paldies par austiņām, kvalitāte ļoti laba. Vot vien es nevaru saprast, kāpēc ir tik daudz gejiski momenti šajā streamā.
Man liekas, pat geji tik gejiski neuzvedās. Tagad Latvijā ir dirsā, tagad varēs geji un lesbietes precēties Latvijā. Latvijā ir dirsā, tāpēc, ka geji un lesbietes varēs precēties, Mairitiņa, jā? Nu, tās ir galīgi dirsā, jā. Pilnīgi piekrīt, bļa. Uldi, come on. Tu nevari teikt, ka Latvijā tagad ir dirsā, ka geji un lesbietes varēs precēties, un pats tajā laikā es vienkārši apsēsts ar Riganaitas pimpi. Bet labi, draugi, tagad mēs esam nonākuši pie video 3. daļas, un tie mums ir konkursi. Uldonam patīk taisīt savos streamos konkursus. Šajos konkursos var laimēt tik superīgs balvas kā Uldons TV atslēgas piekariņš, Uldons TV uzlīmes, Uldons TV prezervatīvi, Uldons TV apenes un Uldons TV krūzītes paliknītis. Principā huņas, ko to nopirkodā tirdziņā pa 50 centiem, un tur vienkārši uzlikts virsū Uldons TV logo. Un, lai piedalītos šajos konkursos, tev ir jānoziedo 10 eiro, un tikai tad tu vari dabūt vienu griezienu laimes ratā, un iespējams tieši tu būs tas, kurš laimēs Uldons TV sieviešu apakšbiksītes. Taču šajā streamā viņi ir izdarījuši nedaudz savādāk. Šajā streamā viņi ir izdarījuši tā, ka konkurss notiek ik pēc 100 noziedotiem eiro. Un tos viņi sauc par stageiem. Un jā, es tagad piedāvāju paskatīties, kādus 100 eiro vērtus konkursus piedāvā mums Uldis un Regnārs. Kad beidzot ir noziedot pirmie 100 eiro, ir pienācis laiks mūsu pirmajam konkursam. Un, mīļie draugi, pirmais konkurss mums ir saldumu konkurss. Pirmais stage mums bija 100 eiro. Pateicoties Dejas karalim, tas stage tika aizpildīts burtiski pāris minūtēs, vai ne? Dejas karalis, milzīgs tev paldies. Saldumu konkurss. Šodien pirmais konkurss būs saldumu konkurss. Wow! Pēdējo reizi es tik vīlies sajūtos, ka es redzēju pēdējo Māra Martinsona filmu. Latiņa tā jau ir zemu. Nevis pēc vienas, bet 2 jaungada taksometra filmām. Ok, pirmais konkurss jau ir aizvadīts, streams uzņem apgriezienus, un paskat, ir jau noziedot nākošie 100 eiro. Kungi, vai jūs varat pieteikt nākošo konkursu? Rādam otro veivu. Otrais veivs mums bija uz 200 eiro. 200 eiro stage arī pienāca ļoti ātri. Milzīgs paldies jums. Otrais stage mums ir Riganaits konkurss. Paldies jums. Nu, Riganaits, šau vaļā, ko var laimēt tavā konkursā? Rādi, kas tev ir? Mums ir tā. Nu, rādi. Saldumu instrumentus, M&M's, bandana no Jāgermeistera. Kas vēl? Riganaits maitiņa. Mums būs player maika. Grūtniecības tests ir Riganaits. Būs arī šķiltavas. Un, protams, pilna čupa ar uzlīmītēm. Un zolīti. Tas viss? Nē, vēl viena vilšanās, jā. Tāpat kā jaungada taksometrs 2. Trešais konkurss mums būs... Un... Uldona konkurss. Labi, Uldon, tu esi nākošais. 300 eiro vērts konkurss. Pārsteidz mūs visas. Tātad arī konfektītes, visas manas uzlīmes, Uldons TV čikse un čuvaks sejas maskas, jā. Tālāk, protams, atstarotājs, Uldons TV prezervatīvu. Protams, Uldons TV krūzītes paliknis, jā. Uldons TV atslēgas piekariņš, Uldons TV pudeļu attaisāmais. Uldons TV dvielītes. Yo, son of a bitch! Es zināju, ka tur nekā labi nebūs. Ok, jā, labi, es jūtu, sākums nav tas labākais, bet es jūtu, ka nākošais konkurss apgriezīs šo streamu kājām gaisā, jo tas ir surprise box konkurss. Kas var piedalīties šajā konkursā? Tajā konkursā, klausamies tagad uzmanīgi, tajā konkursā piedalīsies šī streama, kas ir uz doto momentu, dotajā momentā. 10 lielākie atbalstītāji. Bļā, 10 lielākie streama atbalstītāji. Es pat nevaru iedomāties, cik viņiem būs stilīgs balvas, teica Kristaps, kurš līdz parādīs klipu ar vissūdīgākajām balvām. Eizī krūzīte, tālāk megafons. Mums ir ģitāriņa, šāds roku vingrinātājs, jā. Šotu spinneri mēs parādījām, cukurvāte, končiņas ar mīlestību, jā. Mums ir ventilators, protams, lollipops, jā. Nākošais, protams, blašķītis, Uldona un Riganaita garmoņikas. Jā, tas jau bija gaidāms. Bet es ticu, kā uzvarētājs ļoti novērtēja to ģitāriņu. Es vienkārši uzreiz varu iedomāties, tik daudz praktisks pielietojums viņai. Tu vari tā kā paņemt to ģitāriņu un izmest misenē. Labi, pirmie konkursi ir aizvadīti. Kā teikt, ir laiks nedaudz atvilkt telpu, nopelnīt vēl piķi, jo
nākošais stage ir pie 700 eiro. Jap, dāmas un kungi, nākošais pārsteigums ir pie 700 eiro. Uldi, lūdzu, skatu ir tava. 700, 7 sotakos, ja mēs dabūsim 7 sotakus, tad būs karaoke battles. Karaoke? Pa 700 eiro? Tu zini, pa cik karaoke droķenē? Necik! Tā kā tam ir jābūt. Nu, več, šī tad, lai būtu labākā karaoke, kāda es jebkad dzīvē esmu dzirdējis. Dieviņa gari galdi, Tur sēž pate mīļā māra. Ja dieviņa gari galdi, Tur sēž pati mīļā māra. tur sēž pati mīļā vara Vai lainītes rakstīdama. Kāpēc es neesmu pārsteigts? Bet labi, nu jau mums te viss lēnām iet uz beigām, ir palicis pēdējais stage, un šis stage ir pie 1000 eiro. Un šeit es uzdošu jautājumu jums. Kā jums liekas, ko viņi ir izdomājuši izdarīt pie 1000 eiro? Miniet, cik jūs gribat, jūs tāpat neuzminēsiet, es jums vienkārši pateikšu. Šie ģēniji, šī vārda, ja godīgi vistiešākajā nozīmē, pie 1000 eiro ir izdomājuši, ka viņi uztaisīs vēl vienu strīmu. Ja mēs dabonam štuconu šodien, mēs taisam kopīgu strīmu. Bet, protams, tas jau ir tik loģiski, tā kā, ja jau mēs izslaucām savus fanus tik tālu, kāpēc, lai to neizdarītu vēlreiz? Un man tik ļoti patīk viņu reakcija, kad beidzot ir saziedota tā štuka. Nu ko, happy birthday, Ecīte! Daudz laimes! Ej, tu vakar! Dāmas un kungi, nākošais streams būs. Būs nākošais streams, dāmas un kungi. Abi apskaujās, ir laimīgi, tur apsveic viens otru dzimšanas dienā un oficiāli paziņo, ka nākošais streams būs. Bet ar to visu vēl nebeidzāt. Jo ir vēl viena lieta, par ko es gribu parunāt, kas, man liekas, ir tā kā tāda odziņa pāri visam. Viņiem ir izdomājuši apbalvot tieši šī streama 3 lielākos atbalstītājus. 3 cilvēkus, kas ir noziedojuši visvairāk naudu. Ja es atradīšu klipu, es ielikšu, bet tur bija tā, ka pirmā vieta, man liekas, bija noziedojusi kaut kāds 200 eiro. Jā, Dejs Karalis ir pirmajā vietā ar 207 eiro. Un kā viņi ir izdomājuši viņus apbalvot? Viņi ir izdomājuši savus lielākos atbalstītājus apbalvot ar, un tad klausieties uzmanīgi, ar kausu, medaļu un diplomu. Jebal, tā kā tādā 5. futbola klases turnīrā. Es gribēju teikt 5. klases futbola turnīrā. Dāmas un kungi, šodien visiem 3 lielākie atbalstītāji saņems kausus no mums ar mūsu parakstiem, ar speciāliem diplomiem, arī ar parakstiem, protams, ar datumiem uz kausiem. Ja? Uz diplomiem būs tā kā pirmā vieta. Tā summa, kādu jūs būsiet, ar kādu summu jūs būsiet vinējuši, datums un mūsu paraksti. Rīgas robežās pievedīsim paši. Jā, Rīgas, ja uzvarētāji būs Rīgas robežās, mēs paši aizbrauksim pie jumsīm un nodosim balvu rokās. Un tad tev mājās uz plaukta vienkārši stāvēs tāds konstants atgādinājums, kur tu esi papisis 200 eiro. Tas ir tik labs saturs vienkārši. Kāpēc skatīties kaut kādus sūdīgus realitātes šovus, ja viens mums te noteikti pat tieši raidē? Bet labi, šis bija Uldona TV videoklips. Lai šo video uztaisītu, man vajadzēja nozīties 12 stundas ar Uldona streamu, un es esmu diezgan pārliecināts, ka tas ir atstājis kaut kādas neatgriezeniskas sekas uz manu veselību. Es pat nevaru izrunāt vārdu neatgriezenisks. Paldies, ka skatījies. Noteikti iečako man podcastu, jo kā man var nebūt podcasts, links ir aprakstā. Jā, dāmas un kungi, sargiet sevi un uz redzēšanos. Cik formāli. Kāds prognozes par hoķi? Nu, pakāsīsim. Tikko spēlē. Vai nu 4 vai 8, neatceros. Man liekas, ka 8. Okay. Es domāju, ka pakāsīsim. Tur nav varianti.
Tā ir Somija. Atceramies, tie ir Koeficients jāskatās. olimpiskie čempioni. Labi. 8, jā, ok, 8. Nu, mēs pakāsīsim. Neceriet uz uzvaru. Nu, tā ir Somija, atcerieties. Nu, protams, cerība paliek kaut kāda, bet tas procentuālais, tie ir Somi, mīļie. Tie ir Somi. Mēs varēsim pacīnīties pret Norvēģiju, ja? Bet ne pret Somiju. Somi ir olimpiskie čempioni. Viņiem ir tāds tīms, ka, pipēc. Jā, uzdzērā, joban. Jobani roti. Tāpēc es pat gribētu teikt, ka mēs pat neviens vārds neiesitīsim. Es domāju, Somi mūs paņems sausā.